Man tā satikšanās ar mācītāju Andreju Mediņu bija tāda pavisam nejauša. Mans kolēģis Jānis Jarāns, kurš ik pa laikam pie Andreja Mediņa brauc kā pie sava laba drauga un atbalsta grūtos brīžos, jautāja mūsu izrādes komandai, Aīdai Ozoliņai un man, vai mēs esam ar mieru nospēlēt Bruknes muižā tādu tā kā labdarības izrādi. Mums tā likās laba doma, jo skaidrs, ka katrs cilvēks jau saprot, ka darīt šad un tad kaut kādus darbus vienkārši par velti, tāpēc ka kādam citam tas ir vajadzīgs, ka tas ir tas vērtīgākais, ko mēs vispār varam darīt. Un tad mēs aizbraucām, un jāatzīst, tā bija viena no visgrūtākajām izrādēm mūsu daudz simtu izrāžu sērijā, jo tur bija daudz cilvēku, kuri iespējams teātrī vispār nekad nebija bijuši. Un bērni skraidīja starp rindām un jutās ļoti brīvi un čaloja. Cilvēki ļoti aktīvi arī reaģēja un smējās, bet bija tāda murdoņa. Tad, kad izrāde bija cauri, tad viss tā publika piecēlās kājās, un tad mēs tā jutām, ka tas tomēr bija kas īpašs un tas bija vajadzīgi. Toreiz mēs izgājām tādā kā ekskursijā pa to Bruknes muižu, un ja vispār kaut kur ir dieva klātbūtne uz zemes, tad tur tā nešaubīgi ir. Tā sajūta neatstājās vēl ilgi pēc tam. Man tā bieži negadās, ka es nedēļām ilgi satiekot savus paziņas, draugus, visu laiku gribu dalīties ar kaut kādiem iespaidiem un nemitīgi gribu runāt par vienu un to pašu. Man gribējās katram stāstīt, ka vai jūs zināt, ka Bruknā ir tāda vieta, kur notiek kāds neizskaidrojami fenomenāls pārvērtības no kaut kādas fermas, no sūdu pilnas, vecas, pussagrūvas ēkas ir uzbūvēta tāda kā pils, tiešām muiža vārdu tiešām nozīmē. Un tad otrā reize bija, kad pie mums laukos viesojās Ēriks Vilsons, aktieris ar savu dzīvesbiedru Ivonu Vilsonu, aktris. Un mēs atkal kaut kā atcerējāmies par to, ka tepat netālu no mūsu laukiem tā Brukne ir, un viņi gribēja redzēt. Tad es uzdrīkstējos mācītājiem piezvanīt, un mēs aizbraucām, un tad 3 stundas tāds gājiens pa to muižu atkal iesviež tādā kā ļoti tādā tīrā gaisotnē, ja tā var teikt. Ja pat mani pusauģu bērni teica, ka viņi labprāt tur brauktu vēl un vēl, bet tā kā padzīvotu, piedzīvotu, ko nozīmē būt Bruknes daļai. Bet ja par Andreju Mediņu pašu, tad man tā atskārsme, ka šāds cilvēks vispār kaut kur tepat netālu dzīvo, man rada tādu milzīgu drošības un paļāvības sajūtu. Tajā mainīgajā pasaulē ir kaut kas tāds viengabalains un drošs. Es šorīt jautāju vīram, ko tu teiktu par Mediņu. Un viņš teica, ilgi domāja, un teica, tas ir cilvēks, kas kaut ko ir sapratis. Un to nevar tā kā izskaidrot, ko tieši, bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņš ir sapratis kaut ko pēc būtības par pasaules kārtību. Un kas pats svarīgākais, manuprāt, ka iespējams, ka mēs daudz esam sapratuši, bet vai mēs dzīvojam tā?